dzimis 1880. gadā. Un viņš bija talantīgs austrāliešu pianists, kurš 20 gadu vecumā apceļoja pasauli ar slaveno evaņģēlistu R.A. Torrey. Un kādu vakaru vienā evaņģelizācijas sapulcē Harkness satikās ar nesen atgriezušo jaunietu, kurš baidījās, kurš viņam teica, es baidos, vai es varēšu izturēt šo ticīgu dzīvi, vai es varēšu tikt tam cauri, vai es nepazudīšu, vai ne, vai es varēšu izturēt šo ticību, vai nebūs pārāk grūti. Un šajā mirklī Harkness viņš ilgojās, lai šim jaunietim un arī neskaitāmiem citiem dziļi dvēselē būtu tāda pārliecība, ka viņu skrējienu, kristiešu skrējienu, kā Pāvils raksta, pabeigšana un ticības noturēšana nekrīt. Un dažkārt arī mums varbūt šodien arī ir tā, vai mūsu ticība nesapruks kādu reizi, vai viņi izturēs, vai šodien kādu no mums mēs esam uztraukušies, ka mēs nespēsim izturēt vai noturēties. Un tā ir patiesība, ko apostols Pāvils bieži atkārtoja, un kā viņš arī darīja vēstuli Filipiešiem. Un viņš teica, es esmu pārliecināts par to, ka tas, kas jūsos iesāc labo darbu, to pabeigs Jēzus Kristus dienā. Un viņš atgriezās, un viņš domāja, ko lai es daru? Un tāpēc, kā mūziķis, viņš to atbildēja ar acīm redzam atbildi, ar dziesmu. Un Filadelfijā daudz vēlāk, kad šī dziesma bija izskanējusi un jau draudzes un sapulces to lietoja un dziedāja, tad ir viena liecība arī, kad bija kāds jaunietis, kurš seja mirdzēja. Viņš stāstīja par to, ka pirms dažām dienām viņš bija sanāksmē un ticis atgriezts pie Jēzus. Un kad viņam jautāja, lai viņš atklātu, kas tas ir, un viņš teica, ka viņš bija nonācis tumsībā un ka viņš jutās pārāk vājš, lai dzīvot kristīgu dzīvi. Bet šajā sapulcē viņš dzirdēja dziesmu, kad visi dziedāja, Kristus man turēs, Kristus man tur cieš, viņš man tur cieš. Un viņš teica, ka tajā momentā viņam ienāca spēks un paļāvība, ka ne ar saviem spēkiem, bet Kristus pats mūs nes. Mēs varam piecelties un dziedāt kopīgi šo nākamo dziesmu. Atkrīs māc, dzīves līkočos. Melu tēvs, kad stiprāks šķiet, Kristus rokās mēs. Kurš gan pats spēj ticībā līdz galam pastāvēt, bieži cieta mūsu sirds, Kristus rokās mēs. Kristus cieši tur, Kristus cieši tur, drosmi dod un apsargā, Kristus cieši tur. Pantu mēs varam kopā skaļāk tagad dziedāt varbūt. Kristus dārgums esam mēs, tik dārgi maksā viņš, un līdz galam aizvedīs, Kristus rokās mēs, nomaldīs
ļaujas viņš mūsu dvēselēm, jo viņa solījums ir drošs, Kristus rokās mēs. Mēs kopā. Kristus cieši tur, Kristus cieši tur, drosmi dod un apsargā. Kristus cieši tur. Pēdējo dziesmu, pēdējo pantu. Pat viņš savas asinis par mums izlēja, dzēšot grēka parādu. Kristus rokās mēs, augšam celti dzīvībai, gaidām ticībā, līdz mēs acīm skatīsim, kad viņš otrais nāks. Viskopā. Kristus cieši tur, Kristus cieši tur, drosmi dod un apsargā. Kristus cieši tur, vēlreiz to piedziedājam. Kristus cieši tur, Kristus cieši tur, drosmi dod un apsargā. Kristus cieši tur. Amen. Paldies Tev, Jēzu. Labdien, mīļā draudz, droši sēdieties. Dalīšos ar dažiem ziņojumiem. Tātad nākošajā nedēļā, nākošu svētdien mums šeit būs sapulce pulksten 11. Un vēl jūs esat gaidīti arī uz Bībeles studijām ceturtdienās 6:30 vakarā un uz lūkšanām otrdienās 6 šajā pašā zālītē. Ja pagaidām no ziņojumiem tas ir viss, es vēlētos tagad aicināt dalīties ar liecībām, pateicībām, ar iedrošinājumiem, kuriem par šo nedēļu, ko jūs esat piedzīvojuši, vai jūs vēlaties kādu stiprinājumu draudzei, jūs esat laipni aicināt dalīties. Jā, lūdzu, Anna. Mazliet padalīšos ar tādu ceļu. Varbūt arī kāds no jums šobrīd iet kaut kam nesaprotamam cauri. Es vienkārši, man sirdī ir ar to padalīties, varbūt kādam tas šodien ir jādzird. Reizēm ir tā sajūta, ka tu vienlaicīgi esi tā kā tādā tuksnesī un reizē tādā bangojošā jūrā. Un tu tāds bezspēcīgs jūties, un tev liekas, ka tev gribās visu savākt vienā čupā, kaut kā savākties, salasīties, lai kaut kādā veidā kaut mazliet kontrolētu kaut ko, kas notiek tavā dzīvē.
Bet es gribu teikt, ka tas ir labākais laiks, kad tu saproti, ka Dievs visu kontrolē. Jo mēs Bībelē lasam visu laiku par to, ka Dievs saka, paļaujies uz mani, paļaujies uz mani. Cerība nepamet kaunā, es tev došu cerību. Vienkārši tici man, paļaujies uz mani. Un es esmu pamanījusi, ka katrā dzīves situācijā, lai vai cik reizes mēs teiktu, Dievs, es atdodu visu tavās rokās, es esmu tavās rokās, mana sirds ir tavās rokās, mana dzīve ir tavās rokās, ir tāpat kaut kāda mazākā detaļa, ko mēs mēģinam paturēt sev un kontrolēt to. Un mēs nevaram pilnībā paļauties uz Dievu. Vienmēr kaut kas tāds ir. Vienalga, cik tu ticīgs esi, vienalga, cik gadus tu esi ar Jēzu, vienmēr atradīsies kaut kas, kas tevi tur. Un Dievs nemitīgi katram mums atgādina, paļaujies uz mani, paļaujies uz mani. Un tieši tajā situācijā, kur tev liekas, kad ir katastrofa, kur tu nezini, nesaproti, kur cilvēciskām acīm tev liekas, ka viss ir iznīcināts, ka tur nav cerības, viņam ir plāns, viņam ir cerība, viņam ir ticība, vienkārši satver to, vienkārši stāvi un tici, kā Daniels bija tajā vietā ar tām lauvām un viņš nesadega. Dievs viņu pasargāja. Ja Dievs varēja izglābt mani no tās elles, kurā es biju, un katru vienu no mums, viņš tad mūsu rokas atvēra, viņš izvilka ārā. Tas nozīmē, ka tagad tavā situācijā viņš nepametīs nevienu. Jo viņš jau zināja to, ka tu tur būsi, un tu vari izskriet cauri visai pasaulē, uzklausīt visus padomus, apskreidīt visus ārstus, bet tu nonāksi atkal un atkal pie Dieva kājām, uz ceļiem, un tu sapratīsi, ka tā ir labākā vieta, kur tu vari būt, un tu vari saņemt savu dziedināšanu, kāda tā ir, jebkāda garīga, fiziska, ja vien tu ticēsi. Jo ar ticību daudz spēj cilvēks, daudz spēj ticīga cilvēka lūkšana. Tā, ka tu spēj atzīt un uz ceļiem iet un atzīt, ka Dievs, es padodos visu, es nezinu, es negribu, es nesaprotu, bet tu vari un es ticu, un ja es neticu, palīdzi man ticēt. Bībelē mēs lasam to stāstu, palīdzi manai neticībai, pacel mani no jauna, ja es kaut kur esmu apdzisis, pacel manu ticību jaunā līmenī. Un mana sirds lūkšana ir, lai mūsu ticība šodien paceļās, ka to, ko Dievs ir katram vienam mums apsolījis, iedevis apsolījumu katram par kaut ko, par ko mēs ejam un cīnamies un ticam, lai mēs to apsolījumu vienkārši nenometam kaut kur zemē, kaut vai es nezinu, uz plaukstas sev uzraksti un vienkārši skaties uz viņu un tici, ka to, ko Dievs tev ir pateicis, ka viņš to arī spēja izdarīt, ka viņš nav Dievs kaut kādā kastītē, kurš ir ierobežots, un lai mūsu prāti neierobežotu viņa varenību. Es zinu, ka mēs katrs ejam kaut kādām cīņām cauri. Katrs, pilnīgi katrs. Un tāpēc mēs neesam vieni un vienkārši man šodien no rīta sirdī es taisīju matus un man bija tāds, es domāju, kas man tur iekšā notiek, un es saprotu, ka es eju savā cīņā, un es saprotu, ka katram ir sava cīņa kaut kāda, un vienkārši tās izjūtas, kas ir manī, man gribas padalīties, jo es ticu, ka kādam varbūt ir tāpat, vai kādreiz ir bijis, ka es neesmu viena tāda pati. Un vēl es gribu iedrošināt, lūgt par saviem neticīgajiem un neglābtajiem ģimenes locekļiem. Lūgt par viņu sirdīm, lai Dievs sagatavo, tāpēc, ka nākamreiz, kad tu ar viņiem tiksies, gan tu būsi jau sagatavots, gan arī tas cilvēks jau būs sagatavots, un tad tu domāsi, tad Dievs tos augļus parādīs, un tad tu varēsi priecāties. Tā kā svētīgu dienu visiem, un lai lies viņa deg. Amen. Paldies, Annai, par iedrošinājumu, paļauties un ticēt. Lūdzu, jūs varat vēl dalīties kādu pateicību vai iedrošinājumu. Jā, ja šobrīd nav neviena, tad es aicināšu Sintiju dalīties ar lūkšanu vajadzībām. Labdien, mīļā draudze. Tie, kas man vēl nepazīst, man sauc Sintija. Un es nenācu priekšā ar savu liecību, jo es gribēju sagaidīt tā brīdi, varbūt, ka iesimot man arī kādam citam vēl ir. Bet man arī ir īsimā liecība. Un mums bija tā, ka mums pagājušajā nedēļā bija blakus LBC viens pasākums, īsta brīvība. Un man jāsaka, man pašai tas bija ļoti par svētību. Un bija tā, ka arī bija tulki tur.
Un es tās vienas sievietes, principā es viņas pāris reizes biju redzējusi, man likās, vai cik tāda jauka sieviete, bet es nezināju, viņa ir kristiete vai nav, bet man vienkārši ieraugot viņas, gribējās vienkārši katru reizi samīļot, viņa tāda jauka likās, tāda gaiša, un tad pagājušajā nedēļā es sadzirdēju, ka viņai, nebija labi, viņa jutās slikti, viņai galva sāpēja, un tad es piefiksēju, bet es domāju, jāatnes viņai ūdens ir un zāles, un neko nedomāju īpaši, vienkārši darīju to, kas bija jādara, un tad vakars gāja, un bija svētīgs. Droši vien, ka daudz no jums arī to varat apstiprināt, ka šis vakars tiešām bija svētīgs, ne tikai tie, kas tur kalpoja, bet arī kas bija, varēja padalīties ar savām sāpēm. Un šajā nedēļā vakardien man bija iespēja būt mākslinieku pasākumā Hamletā, un es šo sievieti atkal satiku, un, protams, atkal bija iespēja samīļot, un viņa saka, Stintī, paldies tev. Es saku, par ko? Par to, kad tu biji atvērta. Man likās, tas ir šo pašsaprotam, ja tu dzirdi, ka kādam ir vajadzība, tad tu dari to, kas jādara, bet izrādās, ka nē, izrādās, ka šie sievietei, lai gan viņa bija diezgan tāda, jauka un spoža, un tev liekas tāds smaidīgs cilvēks, izrādās, ka šī sieviete arī cīnās ar kaut ko. Viņa cīnās ar to, ka viņa tiek atstumta visu savu dzīvi. Un viņa ir kristieti, izrādās, bet cilvēki viņas neredz. Un man bija tā iekšā, bet kā tas var būt? Bet tad es saprotu, ka to, ko mēs darām ikdienā, lai gan liekas, tas nekas jau nav, kas tas ir tāds nieks, bet es jums gribu atgādināt katram vienam, ka to, ko jūs darat, tas ir svarīgi, lai tas ir varbūt tiešām tāds nieciņš vai mazumiņš, bet kad jūs tiešām saklausat, nepaiet garām cilvēkiem, un iespējams tie ir sveši cilvēki, iespējams tie ir savējie, kur jau kā draudzē esat redzējuši ilgus gadus, liekas, tā māsa un brālis, tie jau ir dedzīgi, viņam jau nevajag lūkšanu, viņi jau ir spēcīgi. Bet vienkārši būt atvērt to, ka ja Dievs runā, vai tas ir kāds iedrošinošs vārds, vai tas ir apskāviens, vai tas ir kaut kas cits, vai tā ir teja, kafija, vienalga, kas tas ir, ko jums Dievs ieliek sirdī. Daram, esam atvērti un ļaujam, lai tas kungs lieto mūs, un mēs nekad nezinām arī, kas pēc tam būs, ko tas nozīmē tam cilvēkam. Iespējams, viņš izskatās, ka viņam ir viss kārtība, bet īstenībā viņš ir noskums un pazudis. Un būsim gaisma, kā arī māsa Anna teica, būsim tā liesmiņa, kas deg, tāpēc, tā arī man liecība, būsim tās liesmiņas, kas deg. Un tagad es pāriešu uz mūsu otro daļu. Mūsu otrā daļa ir lūkšanas, ko mēs darām katru svētdienu, kad mēs sanākam kopā. Mums arī ir ieviesta jauna tradīcija ar lūkšanas kastīti, kur jūs varat ievietot savas lūkšanas vajadzības, savas pateicības tam kungam, un šo kastīti jūs atradīsiet pie izejas, pie loga. Tur būs lapiņas, pildspalvu, droši vien uzrakstīt. Tāpatām arī mēs gribam aicināt mūsu skatītājs, kas ir tiešraidē arī, kad jums ir kādas vajadzības, var tos ievietot čatā. Mēs tās pierakstam, mēs par tām lūdzām, arī par šīm vajadzībām. Mēs tās par tām lūdzām un iestājamies visu nedēļu un pat vairāk, tāpēc tas nav tā tikai svētdien atnāk, tu palūdz un tad arī viss ir aizmirsts, bet jūs mums rūpat, jūsu vajadzības rūp mums. Un vienalga, cik tās lūkšanas ir lielas vai maziņas, lūkšanām ir spēks. Un es šeit gribu sākt varbūt nedaudz ar pateicībām šajā dienā. Un šeit, kā jūs redzat ekrānā, brāļi un māsas ir pateicīgi par to, ka viņi ir ieguvuši garīgu ģimeni, tāpēc ir svarīgi, ka mēs esam viens otram, un arī par Dievu vadību dzīvē, par viņa palīdzību darba gaitās. Tā bija man liecība, jo šajā nedēļā es sajūtu, ko nozīmē, ka Dievs tev palīdz. Mums bija situācija, kad mums iztrūka cilvēku, un tas nozīmē dubultu slodze uz tevīm, bet es tiešām katru rītu nāsaku Dievs. Es nezinu, kā es iziešu cauri šajā nedēļā, bet tu man spēks un tu man palīdzību, un to es pieredzēju, kad viņš man palīdzēja, tāpēc tā ir mana liecība un pateicība Dievam. Un arī par mammu, kas vienmēr iedrošina atbalstu. Tas ir svarīgi. Iespējams, ka kāda no jums pat nav mammas, un varbūt ir bijuši mammas, kas nav nemaz tāds bijuši iedrošinājušas, kas palīdz, bet mēs varam viens otram būt arī citreiz tās garīgās mammas un tēti, tāpēc ir svarīgi redzēt un viens otru atbalstīt. Un šeit mums būs lūkšanas,
vajadzības. Kā vienmēr mēs mēģinam atcerēties arī mūsu kā saka, māsas brāļus, kas nevar šeit ierasties, vai kas ir attālināti, kas ir iespējams vecuma dēļ nevar atnākt, vai ir kaut kādas lietas, kas vienkārši kavē. Mēs gribam pieminēt Linārdu, Mētras, Vandas, Silvijas, arī viņas ģimene, kas ir pagaidām Anglijā. Viņa nav Latvijā, bet kaut kad droši vien atgriezīsies, tāpēc sveiciens tev, Silvija. Un tāpatām arī Skulmas ģimene. Mums arī ļoti daudz citu cilvēku mēs nevaram pieminēt, jo tie ir daudz, bet jūs zināt, kas jūs esat, ka mēs jūs mīlam, mēs jūs apmeklējam, mēs pirms iestājāmies lūkšanās. Un tāpatām ir citas vajadzības, kas šeit ir uzrakstīts, ko es neminēšu, bet es aicināšu, ka mēs šajā momentā sanākam kopā pa 2, pa 3, kā jums sirdī, un vienkārši iestāmies par šīm lūkšanām, kas šeit ir uzrakstīts. Bet arī, ja jums ir kāds lūkšanas vajadzības, kas nav šeit uz ekrāna, ja jūs nevēlaties dalīties, tad jūs varat arī to ierakstīt lapiņā un ievietot šeit, vai vienkārši arī māsiem, brāļiem padalīties šajā lūkšanas laikā. Tā kā, lai Dievs svētī, vada mūsu lūkšanas un arī svētī to vārdu, kas pēc tam arī nāks Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Labdien, mīļie brāļi, māsas. Paldies Dievam. Un es arī pateicos arī Efraimam, draudzes vadībai, ka man ir iespēja arī dalīties ar jums. Es nolasīšu raksturvietu no 1. Mūzes grāmatas. 1. Mūzes grāmata, 3. nodaļa. Ja jums ir iespēja, jūs varat atšķirt. Es nezinu, varbūt mums nebūs uz ekrāna, bet tas ir, lai mēs trenētos. Jo mums ir zobens, kas ir jālieto. Tātad 1. Mūzes 3 no 1. Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs, tas kungs, bija radījis. Tā teica sievai: vai tad tiešām Dievs ir teicis, neēdiet ne no viena koka dārzā? Sieva teica čūskai: mēs ēdam no koku augļiem dārzā, bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teicis, no tā jums nebūs ēst, nedz to aiztikt, citādi jūs mirsit. Tad čūska teica sievai: jūs mirt nemirsit, bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsit, jūsu acis atvērsies un jūs būsit kā Dievs, zinādami labu un ļaunu. Un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas jau tīkams acīm un iekārojams, ka dara gudru. Un viņa ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda. Tad viņu abu acis tapa atvērtas, un viņi atzina, ka viņi bija kaili. Un viņi savīja vīģes lapas un sataisīs sev gurnu apsējus. Tad viņi sadzirdēja Dieva tā kunga balsi, kas dārzā staigāja dienas vēsumā. Tad cilvēks un viņa sieva paslēpās starp dārza kokiem Dieva tā kunga priekšā. Un Dievs tas kungs sauca cilvēku sacīdams: kur tu esi? Tas atbildēja: es dzirdēju tavu balsi dārzā, un man pārņēma bailes, jo es esmu kails, un es paslēpos. Bet viņš sacīja: kas tev ir teicis, ka tu esi kails? Vai tu neesi ēdis no koka, no kura es tev aizliedzu ēst? Un cilvēks sacīja: tā sieva, ko tu man devi, lai viņa būtu ar mani, tā man deva no tā koka, un es ēdu. Un Dievs tas kungs sacīja sievai: ko tu esi darījusi? Un sieva sacīja: čūska man pievīla, un es ēdu. Un Dievs tas kungs sacīja čūskai: tādēļ, ka tu to esi darījusi, tu esi nolādēta visu lopu un lauku zvēru vidū. Uz savu vēderu tev būs līst un pīšus ēst visas tavas mūža dienas. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Amen. Dārgais kungs, mēs pateicamies par tavu vārdu. Mēs pateicamies, ka mums ir iespēja lasīt, ka mums ir iespēja tevi meklēt, ak Dievs. Un tas, ko mēs šajā dienā darām, mēs meklējam tevi, kungs, un mēs ilgojamies dzirdēt, kungs, kas tev ir sakāms mums, kas tev ir sakāms man, kas tev ir sakāms manā dzīvē, tur, kur es atrodos, tajā situācijā, kungs. Un es lūdzu par ikvienu, kas mēs te esam, ka tavs gars, ak Dievs, nāk un izprauc cauri visām tām domām, visām tām problēmām, visām tām rūpēm un raizēm, kungs, ka mēs dzirdam tavu balsi. Jēzu, šis laiks, šī stunda, šis gads, visi tie notikumi, kas ir pasaulē, kungs, mēs pateicamies, ka mēs varam pie tevis atrast atbildes, ka mēs pie tevis varam atrast virzienu, ka mēs pie tevis varam atrast vārdu, ka mēs pie tevis varam atrast pamatu zem kājām, kungs, un ceļu, pa kuru iet. Jēzus, tiešām palīdz man arī, ka es varu runāt, ka tu vari runāt caur mani, kungs. Un Dievs, tiešām es atzīstu, ja es bez tevis mēs nespējam darīt. Es nevaru neko, kungs.
Tāpēc runā uz mūsu sirdīm, ka mēs varam visu kopā Tēvs Tevi meklēt, pārdomāt un dzirdēt. Amen. Jā. Un Jēzus, ka viņš runāja uz draudzi, viņš teica, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Mums ir ausis un mums ir jādzird. Un ja tu kaut kādu iemeslu dēļ iedomājies, ka varbūt es nedzirdu, varbūt, ka es nesaprotu, tev ir ausis, dzirdi, uzklausi. Un tas labais ir tas, ka mēs varam vienkārši pavadīt šo laiku un vienkārši ļaut, lai Dieva gars runā. Tu vari iegrimt savās domās, neviens neko neteiks, neviens neko nedomās, bet tavs aicinājums ir klausīties. Klausīties. 15. pants. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Es kādreiz esmu domājis par šo pantu, un tas vienmēr ir izraisījis dažādas jautājumus, un īpaši ticības dzīves sākumā nevarēja īsti saprast, kas ar to ir domāts. Protams, kad ir šis ienaids, bet kas sadragās galvu, kam un kāpēc tiks iekosts papēdī un ko tas nozīmē? Jā. Daudz Bībeles pētnieki ir viens prāts, ka te ir runa par Jēzu Kristu, ka te ir runa par to. Redziet, ir interesanti, ka Bībele sākās, tās ir pirmās lapas puses, un mums ir dota visa Bībele, mēs redzam visu kopainu, mēs redzam visu kopumā. Un mēs zinām, kas būs beigās. Mēs zinām, kā tas viss noslēdzās. Mēs zinām šī stāsta beigas. Un jau pašā sākumā Dievs saka, jā, es redzu, mans ienaidnieks ir nācis, un viņš ir nodarījis milzīgu postu, viņš ir nodarījis milzīgu kaitējumu, bet tas tā nepaliks. Tas tā nepaliks. Slavu Dievam, tas tā nepaliks. Viņš saka, nāks, man patīk kādā angļu valodas tulkojumā, ja es nemaldos, varbūt Efraims var palabot, ir rakstīts, nāks čempions. Jā, tas ir varbūt tāds citiem vārdiem, jā, citā tulkojumā, bet nāks spēka vīrs, jā, kurš satrieks galvu ienaidniekam. Un lai cik viltīgs un gudrs mēs neredzam, viņš ir, jā, čūska. Viņa pielokās, viņa runā. Un cilvēks ir viss, auglis ir apēsts, jā. Ko tu vairs vari izdarīt? Viņš ir tevī, jā. Bet viņš saka, nē. 9. pantā mēs tūlīt izlasīsim, bet mēs vēlreiz atceramies, ka šī te uzvara nāks caur Kristu. Jēzus nāks un viņš uzvarēs, viņš satrieks ienaidniekam galvu. Bet tas nāks caur ciešanām. Ja šis papēdis, Jēzus satrieks galvu ienaidniekam, bet ienaidnieks viņiem nodarīs pāri. Un tas papēdis simbolizē, jā, kā es to šajā brīdī teiksim, saprotu, ka tas simbolizē, tās būs ciešanas, bet viņš būs īslaicīgs. Tas papēdis, jā. Tā ir svarīga, diezgan pietiekuši svarīga ķermeņa daļa, bet caur ciešanām Jēzus ceļās augšā, viņš nāk, viņš uzvar, viņš triumfē. Tas nozīmē to, ka Dievs vēlas atgūt pazaudēto. Jā, un labās ziņas, jā, evaņģēlijs nozīmē labās ziņas. Tās ir labās ziņas. Un labās ziņas nav tikai pazudušajiem. Labās ziņas ir arī mums. Mums ir jādzīvo no labām ziņām. Reizēm cik gadās, vai ne, ka mēs pamostamies no rīta, pār galva ir mākonis, un tu nezini, kā no viņa iziet ārā, tāda migla, un tu nesaproti, kā man iziet cauri šai dienai šiem uzdevumiem, pienākumiem, bet šodien mēs apskatīsim, ka Dievam plāns un ka patiesībā draudze viņi ir uzvaroši. Ja te ir runa par sievu, ir Ieva, bet faktiski mēs redzam arī šo sievu, kas ir draudze, kas ir Kristus līgava, kas faktiski beigās Kristus triumfēs caur viņu. Viņš triumfēs. Bet es aicinu tev pievērst uzmanību, ja? Dieva sirds ilgojās pēc cilvēka, ko viņš radīja priekš sevis. 9. pants. 9. pants, mēs lasām, ka Dievs nāk un meklē Ādamu. Jā, Dievs nāk un meklē Ādamu. Un Dievs tas kungs sauca cilvēku.
sacīdams, kur tu esi? Ja, bija kaut kas tāds, kas bija kļūst par tādu kā ieradumu, par ikdienu. Tā bija tā, jā, mēs daudz dzirdējām Covid laikā, new normal, ja, jaunais normāls. Tas bija tas patiesais, īstais normālais, ka tā īstenība, ka Dievs, viņš staigā un viņš ir sadraudzībā ar cilvēku. Un pēkšņi viņš nāk, un viņš skatās, bet nav tā cilvēka, kur viņš ir palicis. Viņš saka, kur tu esi? Cilvēks, kurš ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Un tad, kad Dievs cilvēku radīja, viņa iecer bija būt kopā, būt pastāvīgi kopā, vienmēr kopā ar cilvēku. Un mēs neredzam, ka Ādams būtu depresijā, mēs neredzam, ka Ādams būtu, ka viņu piedzīvot kaut kādas panikas liekas, mēs neredzam neko no tā. Mēs redzam, ka tur ir dārzs, ka Ādams un Ieva, viņi ir laimīgi, viņi piepildīti. Tur ir dārzs, tas ir kopjams, sargājams, tur ir darāmais, bet nav sviedru, ja? Nav baiļu, ir šī skaistā sadraudzība ar radītāju. Viņa atbalsta mierinājums, viņa padoms, viņa klātbūtne. Tas viss. Un mēs redzam, kad ir šī te krišana. Ja? Un kādu laiku atpakaļ es jau pieskāros šai lietai, kad man bija iespēja runāt, un arī Ēfraims daudz mēs klausījāmies par algdievību un šīm lietām, ka pēc grēkā krišanas ienāk bailes. Jā, ienāk kauns, ienāk piederīgs trūkums, jā, absolūta neiederēšanās. Jā. Tas Ādams, jā, Ādams ir Ieva, kuri viņi jutās labi, viņi bija pasargāti, viņu sirdīs bija miers, viņu sirdīs bija pārliecība par rītdienu. Un ienāk pilnīgs tāds, viņi neiederās. Jā. Ir izjūtama plaisa. Es aicinu, ka mēs varētu izlasīt Kolosiešiem 1:16. Tā ir jaunā derība. Un mēs lasām par Kristu. Mēs lasām par Jēzu Kristu. Un tur teikts tā, viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu. Viss. Un es kādreiz mēdzu arī domāt par šo pantu, un tas, kā viņš latviski ir iztulkots, tas ir labi, bet atkal angliski, jā, tur rakstīts, ir radīts priekš viņa. Visas lietas radītas priekš viņa. Tā bija tā Dieva iecer, viņš visu radīja priekš sevis. Tas bija viņa godam, viņa slavai, tas bija viņa darbs, jā, un darbs pauž kaut ko par radītāju. Visas lietas viņa radīts un radīts priekš viņa. Un tas nozīmē neko citu, kā arī cilvēks. Jā, cilvēks tika radīts priekš viņa. Priekš sevis Dievs viņu radīja. Jā, ar brīvu gribu, jā, ar spēju brīvu pieņemt lēmumus, bet mērķis bija priekš viņa. Jāņa atklāsmes grāmata, 4. nodaļa, 11. pants, saka tā, tu, kungs, mūsu Dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo tu esi radījis visas lietas. Ar tavu gribu visas lietas bija un ir radītas. Visas lietas. Un cilvēks ir radīts priekš Dieva, un visas lietas radītas priekš Dieva, bet cilvēks ir vienīgais, kas ir radīts Dieva tēla, pēc viņa tēla un līdzības. Un redziet, mūsu tendence kā cilvēkiem, mūsu tendence un tieksme vienmēr ir virzīt uz pielūgsmi. Mēs vēlamies pielūgt. Tas ir mūsos ierakstīts iekšā, ka mēs esam radīti. Tas ir līdzīgi kā ir radīts varbūt nošu turētājs priekš klavierēm. Ja? Viņš ir radīts priekš klavierēm. Tikai priekš tā mērķa. Tas nav domāts. Mēs viņu varam, protams, izmantot arī dažādām citām lietām, varam tur izlocīt kaut ko vai kā, bet viņš ir darīts tam mērķim. Un tur viņš arī iedarās vislabāk. Un mēs esam radīti pielūgsmē, mēs esam radīti priekš Dievu. Bet kas notiek? Grēkā krišana notika, cilvēks tika
tika izdīts ārā, ja, tas vārds, viņš ir sāpīgs, mēs tikām izdīti ārā, lai mēs nepaliktu tajā stāvoklī mūžīgi, lai mēs varētu atgriezties, lai mēs neietu bojā. Dievs gribēja cilvēku. Un šī tendence un tieksme pielūgt, tā mūsos ir ierakstīta. Ja. Un to kādu var mēģināt noliegt. Viņi var teikt, ka tā nav patiesība. Ja, pirmkārt, ja, tie cilvēki, kas netic Dievam, kas vispār neatzīst, ja, ateisti, bet arī viņu dedzībā, ar viņu pārliecībā pastāvēt par to savu, ja, ka es neticu, es noliedzu. Arī tajā ir atrodama šī pati pielūgsme, tikai viņi pielūdz pretējo, viņi pielūdz un noliedz, un viņi pastāv, un viņi cīnās, ja, ar putām uz lūpām, viņi iztērēs līdzekļus, viņi ir gatavi uz visu ko. Tā ir sava veida pielūgsme. Tikai, protams, ka tu nav Dieva. Atkal un atkal, ja, mēs redzam pasaules reliģijas un joprojām, un cilvēki var teikt, jā, bet mūsdienās tehnoloģijas un viss attiestās, bet ir ļoti daudz reliģijas, ir ļoti daudz virzienu, jā. Cilvēku sirdīs ir vēlme pielūgt, viņu sirdīs ir vēlme paaugstināt. Un tie, kas nepielūdz Dievu, tie, kas nemeklē, kaut vai tie būtu viltus Dievu, jā, viņi atrod kaut ko citu, viņi nododās hobijiem, cits nododās kaislīgai smēķēšanai. Tas nav vienīgā lieta, ir ļoti daudz lietu. Cits sporto, un arī mēs, jā, brāļi, mums kādreiz ir lietas, kas interesē. Un varbūt tas pats par sevi nav grēks, bet mums ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai tas neieņem mūsu sirds troni, lai tas nekļūst par galveno. Jā. Un arī es esmu pieķēries, ir bijušas reizes, kad arī Anda var apliecināt, ja, ka tā ir, kad vīrs un sieva dzīvo kopā, viens otru redz, vai ne? Un kad tu no rīta pamosties un tu ieslēdz to telefonu, un tu esi pieredzis, tev vajag kaut kādas ziņas vai kaut kas, kam tu seko līdzi, kas tur ir noticis pa nakti, ja, kas tur pāri okeānam vēl kaut kur. Bet mums ir ļoti jāuzmanās, kas mūsu sirds tronī. Jo tas var kļūst par pielūgsmes objektu. Mēs varam sākt viņu pielūgt. Dažādi mūzikas dziedātāji, aktieri, ja mēs varam saukt. Jā, videospēles. Ļoti daudz. Bet 5. Mūzes grāmatas 6. nodaļā, 5. pantā, mēs lasām šos jau tik pazīstamos vārdus. Jā, mēs lasām, kur vienā no baušļiem ir teikts, un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Bauslis, ja tev būs to kungu mīlēt no visas savas sirds, nozīmē ar visu savu sirdi, no visas savas dvēseles, tas nozīmē visas tavas emocijas. Un reizēm mēs varam dažādi domāt par šo te pielūgsmes un slavēšanas laiku, bet man personīgi tas atgādina, ka tad, kad mēs dziedam, arī šodien mēs dziedājam himnas, un mums ir tiešām ar visu savu būtību ir jāpielūdz. Jā, tas kungs ir tā cienīgs. Un mums ir emocijas. No visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Tas ir tas, jā, ko Dievs mūsos ir ielicis. Mēs to spējam. Jā. Tad, kad mēs, protams, atgriežamies pie viņa. Romiešiem 1. nodaļa. Apostols Pāvils ļoti runā par tām lietām, ja, kas notiek, kad cilvēks pazīst Dievu, bet viņi netur godā kā Dievu. 1. nodaļa, 21. pāns. Mēs lasām, jo zinādam Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu, un viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrumuši tumsā. Saugdami sevi par gudriem, tie kļūši ģeķi. Un es reizēm skatos šodien uz šo mūsdienu pasauli un tajā laikmetā, kurā mēs dzīvojam, ka tā ir tā tendence, mums nevajag Dievu. Ja viņš kaut kur ir bijis, lai viņš ir kā kultūra, lai viņš ir kā kaut kas tāds skaists, bet mums viņu nevajag.
Mums nevajag viņa likumus, mums nevajag viņa noteikumus, mums nevajag viņa morāli, mums nevajag to visu. Un tāpat laikā mēs skatāmies Pasaules ekonomikas fórumā, burvis, burve, viņa iet un viņa runā savus vārdus šiem te līderiem pasaules, un viņi to pieņem, labprāt pieņem. Un mēs piedzīvojam un pārliecinamies, ka saukdami sevi pa gudriem, tie kļuvuši par ģeķiem. Tie kļuvuši par muļķiem, tas vārds. Tu atmet to, no kā nāk viss, un tu pieņem kaut ko tādu, kurš izskatās, ka viņš tev kaut ko sola, bet viņš nav spējīgs ne uz ko. Viņš ir spējīgs uz īsu mirkli varbūt reizēm. Un viņi gatavi uz to. Tātad šis krišanas rezultāts. Un es ceru, ka jūs varat sekot līdzi un vienkārši mēģiniet sevi iekniept, ja velk uz miegu vai kā, bet ļoti svarīgi, ka mēs atkārtojam lietas, kuras mēs jau zinām. Un nevienmēr tās lietas, kuras mēs jau esam kaut kad dzirdējuši, tas nekas, ka mēs viņus atkārtojam vēlreiz un vēlreiz. Kā Jēzus teica, kad rakstu mācītāji tie nāk, viņus runā vecas un jaunas lietas, bet ļoti svarīgi pārbaudīt, vai tas iet kopā ar Dievu vārdu, vai tas iet kopā ar rakstiem. Bet raksti skaidro rakstus. Un mēs redzam, ka Dieva vārds viņš sevi izskaidro, un viņš mums rāda šo ceļu. Ja šī vecā patiesība, krišanas rezultātā ienāk, mēs esam šķirti. Cilvēks ir šķirts. Bet tā labā ziņa, Dievs meklē. Dievs meklē. Un tad, kad mēs jūtamies, kā māsa Anna liecināja, iespējams kaut kāda vētra, krīze, tuksnesis, vienkārši atgādini sev. Tas kungs, viņš man meklē. Tā kā bērnībā, kad tu esi pazudis, tu esi nomaldījies, atceros, kā es biju mazs, kaut kādā vilcienu stacijā nomaldījos, un es tikai zināju, man tam tētim ir zila kurtka. Tas krievu vārds, kurtka, jaka. Un es tik skatos, kur, un jau tu esi panikā un skaties, kaut kāda zila jaka tālumā pieeja, un izrādās nav, tā ir cita jaka, cits cilvēks. Un paldies Dievam, vecāki viņi arī meklē. Beigās tu sajūti, es esmu atrasts. Lai kur tu nebūtu mīļais brāli, māsa, kā dievbērns, mēs varam reizēm sajusties, ka mēs esam it kā pazuduši, ka mēs varam sajusties, ka mēs kaut kur neesam vairs tā kā Dievs tevi meklē. Dievs tevi meklē. Un tā ir mūsu labā ziņa. Tas ir evaņģēlijs. Dievs cilvēku meklē, Dievs meklē mani. Un, ka mēs lasam, atkal skatāmies atpakaļ Bībelē 66 grāmatas, un es arī, tāpat kā Efraims vairāk nekā es, bet arī ir sanācis mācīties angliski, man vienkārši atvainojas reizēm tie angļu vārdi nāk, un ir šis te redemption, tas vārds izpirkšana, un viņa vijās cauri Bībelē. Un kāpēc šis vārds? Tāpēc, kad velns ar viltību izkrāpa cilvēku. Viņš nonāca velnvarā. Viņš ir izkrāpts, viss. Iedomājies, ka tev bija kaut kāda ļoti vērtīga lieta tavā ģimenes īpašumā, caur paudzēm. Viņš tev gāja, un pēkšņi vienu dienu tu atnāc mājās, un es nezinu, kas varētu būt, varbūt kāds vecmāmeņa vai kāds, un viņš ir piemānīts, un viņi ir atdevuši vienkārši par kaut kādiem pāris eiro, un viss. Un ko tu dari? Tu sāc meklēt, tu domā, nē. Un tā nav tikai kaut kāda dārga servīze. Tas kungs meklē tevi. Tas kungs meklē cilvēku. Tas kungs meklē savu radību. Viņš meklē cilvēku, kur viņš radīja priekš sevis. Atcerieties, viņš radīja priekš sevis. Attiecībām ar sevi. Viņš meklē. Un šis vārds, kas bieži vien tiek lietots, ir šis te tā kā pirmtēls. Mēs bieži vien, mums ir jāmācās lasīt Bībeli, Dieva vārds, mums ir jāmeklē Kristus, kur viņš ir. Un ir kādi cilvēki mums stāstījuši, ka vecajā derībā tur ir likumi, tur ir baušļi un tā. Jēzu var atrast gandrīz katrā lapas pusē. Ja tu viņu meklē, tu viņu var atrast katrā lapas pusē. Un tāpēc ļoti svarīgi mums saprast, ka no pirmās Bībeles lapas puses, no pirmajām lapām līdz beigām, tas ir ceļš, kā Dievs meklē. Dievs iet un meklē. Ja?
ir pazaudēts šis dārgums, bet Dievs sāk meklēt. Viņš iet, viņš dodās meklēt. Sākumā mēs lasījām par 99 avīm un 1 pazudušo. Mēs lasījām par grasi. Šī sieva pazaudēja, kaut kur ieripoja šķirbā. Nav, graša nav, viņa meklē, viņa izmēž māju, viss. Viņa atrod. Un viss cauri mēs lasām, ir šis stāsts par to, ka Dievs meklē. Vai tas būtu stāsts par Ruti un Boāzu? Jā. Vai tas būtu, ir ļoti, ļoti daudz šie te tēli, pirmtēli. Man ļoti patīk vēl viens vārds, kurš, manuprāt, latviski nemaz nav, bet tas ir tāds kā foreshadow. Tas ir tā kā priekšā ir kāds objekts, jeb arī cilvēks, spīd gaisma un krīt no tā ēna. Un tas nozīmē, ka tas objekts, viņš ir priekšā, bet ēnu mēs redzam tagad. Un faktiski Bībele vecajā derībā viņa runā uz nākotni. Dievs atklāja lietas, kas notiks nākotnē, kuras runā par Mesijas nākšanu, kuras runā par to, ka Jēzus nāks, un mēs redzam viņa ēnu. Un tik skaisti ir sākt Bībeli lasīt tādā veidā, ka tu nevis tu kaut ko ieliec, nevis tu izdomā, bet ka tu ieraugi to, ko Dievs runā, ko viņš darīs, ko viņš paveiks. Mēs izlasījām par šo te varoni, kurš nāks, viņš sadragās galvu ienaidniekam. Ienaidnieks, jā, viņš iekodīs papēdī, bet vēlna var būs satriekt uz visiem laikiem. Un mēs lasām tāpat par Kristu, kāds ir Jēzus, kāds ir mūsu kungs. Jā, tas ir mūsu dzīves ceļojums, ka mēs viņu iepazīstam, ka mēs viņu sākam iepazīt. Un tam nekad nebūs beigu. Tad nekad nepienāks beigas tam, ka cik dziļi tu vari iepazīt viņu. Un mēs atšķirsim 1. Samuela grāmatu, un es gribētu izlasīt vēl kādu šo te, tā kā to pirmtēlu, jeb šo nākotnes, šo te ēnu, kas krīt. Un 1. Samuela grāmatā 22. nodaļā, 1. Samuela 22. Mēs lasām par Dāvidu. Ķēniņš Dāvids, kurš bija faktiski nenoliedzami, mēs zinām, ka viņš bija vīrs pēc Dieva sirds. Bet ir daudz kas vairāk. Mēs daudz kur varam saskatīt viņa dzīvē šo te Kristus darbu. Ja, ka viņš ar šo akmentiņu notriec Goliātu. Ja, tas runā atkal par Kristu. Kristus miesā it kā nekas tik spēcīgs, it kā nekas tik varens, bet Goliāts nogāžās. Dieva tauta svin uzvaru. Un atkal mēs lasām, ka Dāvida dzīvē mēs saskatām lietas, kuras runā par Jēzu Kristu. 1. Samuela 22, 1-2. Tad Dāvids no turienes aizgāja un bēga Adulāmas alā. Kad viņa brāļi to dzirdēja un tāpat visa viņa dzimta, tad tie atnāca uz turieni pie viņa. Un pie viņa sapulcējās visi vīri, kas bija apspiesti, un visi, kam bija daudz parādu, un visi, kuriem bija rūgtums sirdī, un viņš tiem kļuva par vadoni, tā ka pie viņa bija ap 400 vīru. 400 vīru. Dāvids bēg. Un arī mēs varētu saskatīt, ka velns noteikti tāpat to lietu neatstāja. Uzzinājis, ka Jēzus piedzims, atcerieties, Betlēmē, Jēzus piedzimst kā bērniņš. Velns tūlīt pat ievāc ziņas, un mēs redzam šo te Herodu tēlu. Ja, tas ir tā kā velna simbols. Un velns tūlīt pat grib viņu iznīcināt. Viņš saka, nē, es valdu. Ja, es valdu. Ja, un jebkura pazudušā cilvēka sirdī būs tas pats, ja, ka velns saceļās. Viņš saka, es valdu, ja, Jēzus te nevaldīs. Man pieder tronis, es esmu te valdījis pietiekoši ilgu laiku. Un viņš darīs visu iespējamo, lai vēsti par Jēzu nogalinātu, ja, lai liecību nokautu, lai to nokautu draudzē, lai to nokautu tavā dzīvē, lai Jēzus caur tavu dzīvi nevarētu parādīties, nebūtu redzams. Ja, viņš visus veidus meklē, kā iznīcināt šo te vēsti, ja, kurā ir spēks. Ja. Un tādu mēs lasām šajā rakstu vietā Dāvids. Ja, viņš arī šajā situācijā viņš bēg no Saula. Viņam ir tronis, Dāvidam ir iedots tronis, Dāvids ir pasludināts, viņš ir ķēniņš, viss.
Viņam ir uzlieta jau viņš ir svaidīts, ja, eļļu. Sauls viņu vajā. Viņš nevar pieņemt to, ka Dāvids būs šis troņa patiesais mantinieks. Viņš vajā, Dāvids bēg. Un kas notiek tālāk? Es ļoti gribētu, ka jūs varētu ieraudzīt Jēzu šajā te visā. Es ļoti gribētu. Tad Dāvids no turienes aizgāja, ja, bēg, un pie viņa sapulcējās gan viņa ģimene, un lasam īpaši 2. pants, un pie viņa pie viņa sapulcējās visi vīri, kas bija apspiesti, un visi, kam bija daudz parādu, un visi, kuriem bija rūgtums sirdī. Iedomājies, kāda kompānija. Kāda kompānija? Tam visam ir nozīme. Ja, kāpēc tāda kompānija varētu likt, bet pagaid, bet Dāvids taču bija godīgs vīrs, un kāpēc viņš ar tādiem bandītiem ir kopā, ja, parādos, rūgtumi pilni, naidi pilni, un interesanti, es sāku pēc tam domāt, nav jau nekāda arī nejaušība, ka vēlāk, ka bija tā ciklagas nodedzināšana, ka viņi gribēja viņu nomētāt ar akmeņiem, ja, ka tie bija tādi vīri, ja, bet tādi sapulcējās pie viņa, tādi. Un tas runā par to, mīļie, ka Jēzus pieņems ikvienu, kurš ir vēlna apspiests. Jēzus pieņems ikvienu, kurš ir parādos. Jēzus pieņems ikvienu, kurš ir sarūktināts. Dāvids kā Kristus pirmtēls. Jēzus, ja? Un šī te ēna, kā mēs runājam, ja? Šis te nākotnes attēnojums, Mesija, ko viņš darīs, pie viņa varēs sapulcēties visi tie, ja? Kuri nāvē lemti, kuri nevar atdot parādus. Mēs varējām atdot savus parādus, mīļie brāļi, savus grēkus. Jā? Mēs varējām samaksāt par viņiem. Mēs nevarējām. Un tu iedomājies, ko tu esi izdarījis tādu, par ko tev ir tiešām kauns, par ko tev ir žēl, par ko tev ir asars. Jā? Iedomājies šajā situācijā. Šī aina runā par jauno darību. Šie te visi vīri, grēcinieki, viņi sapulcējas ap Dāvidu, lai viņš kļūst par viņu vadoni. Un mēs lasām, un mēs skatāmies, ja, ka mums ir tāda uzplaiksnījuma. Tas nenozīmē, ka perfektā veidā tur ir Kristus. Daudzās lietās ir cilvēcīgais Dāvids, ir lietas, ko viņš darīja, par kurām viņš kā cilvēks viņš grēkoja. Tās absolūti nerunā par Kristu, bet ir lietas, kur kā ēna krīt, ja, uz Kristu, ka grēcinieki varēs nākt pie viņa. Ja, tie, kas nevar samaksāt par saviem parādiem. Velnu piemānīti. Ja. Ādams ar Ievu pirmajā brīdī viņam likās brīnišķīgi. Mēs būsim tā kā Dievs, mēs zināsim vairāk. Mēs tik varēsim to un šo un vēl kaut ko. Un beigās viņi saprot, ka viņi ir piemānīti. Viņi faktiski dabūja, nevis kaut ko dabūja, bet viņi zaudēja, viņi pazaudēja visu. Viņi piemānīti. Un šādi cilvēki sapulcējās pie Dāvida, kam parādu. Un ar šiem parādiem man sirdī teikt tā, ka tie vīri, ja, kas nav mīlējuši, bija situācijas, kur bija jāmīl, bet cilvēks viņš nemīlēja. Bija situācijas, kur bija jāmīl savu bērnu, savu sievu, savus tuvākais. Viņi to nedarīja. Tā vietā sevis mīlestība, patmīlība. Kur bija izdarīts kaut kas labs, tika atmaksāts ar ļaunu. Ja. Tātad iespējams bija arī nepateicīgi vīri. Jā, protams, ka es šeit mazliet mēģinu iztēloties, un tas nav šeit tieši rakstīts, bet es mēģinu iztēloties, no kā šis rūgtums varētu rasties, jā, jo tas skaidri rakstīts bija rūgtuma pilni. Jā. Kāds bija aizņēmies, nebija atdevis. Protams, ka tur ir īpašnieks, kurš ir dusmīgs, jā, viņš viņu vajā, viņš viņu meklē, kur viņš ir. Ja, tā kā mūsdienās var banka, ja, ka tu esi paņēmis kredītu, tu nevar atdot. Ja, banka, viņi meklē tevi rokā, kur viņš ir. Un būtībā mēs redzam šeit kopumā sasumējot simbolā to, ka velns nāk, lai pieprasītu no tevis atpakaļ. Ja. Viņš nāk pieprasīt no tevis atpakaļ to, ko tu esi ņēmis. Nekas nav pa brīvu, un ja tu spēlējies ar velna mantiņām, viņš tās atprasīs. Viņš tās atprasīs. Pienāks diena, ka viņš tās atprasīs.
un viņš ir nežēlīgs saimnieks. Tu esi kaut ko paņēmis, tu paspēlējies, tu mēģināji, tu domāji, tad nebūs tik traki, es paeksperimentēšu, es pamēģināšu. Bet īstenībā vēlns viņš nāk, viņš prasa atpakaļ. Tev nevajadzēja to darīt, bet tu uzķēries. Jā, skaists piedāvājums, vilnošs aicinājums. Un tas bieži vien noved pie dziļa sarūktinājuma. Un šie vīri bija rūgtumi pilni. Jā, viņi bija rūgtumi pilni un tādi sapulcējās pie Dāvida un tādus Kristus aicina. Tādus Kristus aicina. Viņš saka, es zinu, tu esi grēkojis, es zinu, ka tu esi pazudis, es zinu, ka tu esi uzķēries, es zinu. Atcerieties, Ēdens dārzā Dievs, viņš nāk, viņš saka, Ādam, kur tu esi? Viņš saka, es zinu, ka tu esi uzķēries, es zinu. Pirmkārt, tev pašam ir jāapzinās, kas ir noticis. Un es gribu tev palīdzēt. Vienu no Kristus pirmtēla piepildījumiem mēs varam atrast Marka evaņģēlijā. Jums ir iespēja atšķirsim Marka evaņģēlijas 3. nodaļa, un tas ir ļoti tāds skaists, un arī varbūt ir vieglāk kādiem no jums asociēt sevi ar to, bet šeit Jēzus aicina mācekļus. Marka evaņģēlijas 3. nodaļa, 13. līdz 14. pants. Trešā nodaļa, 13 līdz 14. Un viņš uzkāpa kalnā un aicina pie sevis, kurus pats gribēja, un tie nāca pie viņa. Un viņš iecēla 12, lai tie būtu pie viņa, un viņš tos izsūtītu sludināt. Jā, lai viņš tos izsūtītu sludināt. Es gribu pievērst jūsu uzmanību, jā, šie zinām vārdi, bet es gribu pievērst jūsu uzmanību šai vārdu kārtībai. Un viņš iecēla 12, lai tie būtu pie viņa, un viņš tos izsūtītu sludināt. Un mācekļi, mēs atceramies, bija dažādi, ja? Līdzīgi kā tur bija dažādi tie vīri, kas tur nāca, un šeit bija zvejnieki, šeit bija muitnieki, te bija no dažādiem slāņiem cilvēki, bet viņi arī sapulcējās pie Kristus. Viņi nāk pie viņa, ja es viņus aicinu, viņi sāk sekot. Un pirmkārt viņš saka, lai viņi būtu pie manis, lai viņi būtu pie viņa. Daudz meklē savu vietu dzīvē, savu aicinājumu. Un mēs visi gribam atrast savu aicinājumu. Mēs gribam atrast to vietu, kur mēs iedaramies vislabāk. Un Dievam ir vieta priekš tevis, mīļais. Dievam ir aicinājums priekš tavas dzīves. Dievam ir dāvans, kurus viņš ir ielicis, kur viņš tev deva ar tavu atgriešanās brīdi. Viņš tev to iedeva, un tu iespējams to jau zini. Varbūt kādu no jums vēl nezini. Bet pirmais aicinājums ir būt ar viņu. Būt ar viņu. Un tad iet un kalpot ar to, ko no viņa mēs saņemam. Gatavoties uz šo dienu, bija kā doma, kas man nāca prātā, un ļoti spēcīgi nāca prātā, ka puritāņiem kādreiz bija tāds teiciens, ka pirmais kristiešu uzdevums, pirmais kristiešu pienākums ir sevi darīt laimīgu Kristū. Un iespējams tas būs drusku grūti uztvērts, bet jūs sapratīsiet. Tas ir tā kā tulkojot, es mēģinu to domu pārnest. Bet pirmais kristiešu pienākums ir būt laimīgam Kristū. Un te es vēlos pieskarties tādam vīram kā Džordžs Millers. Kādiem vārds ir pazīstams 19. gadsimts, Anglija, kaut gan viņš dzima Prūsijā. Ļoti interesants cilvēks. Bet viņš bija nonācis pie kāda secinājuma savā dzīvē. Viņš bija dzīvojis ar Dievu jau kādus gadus, jau nemaldos jau kādus gadus 10 apmēram, bet viņš vienu dienu nonāca pie tāda secinājuma, pie tāda atklājuma, kur viņš pats saka, ka Dievs to man ir mācījis, ka pirmais uzdevums kristietim, pirmais pienākums ir būt laimīgam Kristū. Un es nolasīšu pāris domas, ko viņš saka. Pirmā un vissvarīgākā nodarbošanās, kam man būtu jāpievēršas ikdienu, ir padarīt manu dvēseli laimīgu tajā kungā.
pirmā lieta, par ko man būtu jārūpējas, būtu nevis, cik daudz es varētu kalpot tam kungam, kā es varētu viņu pagodināt, bet gan kā es varētu panākt, ka mana dvēsele ir laimīga tajā kungā un ka mans iekšējais cilvēks varētu tikt pabarots. Un laimīgi šeit mēs varam paskaidrot, ka tas nozīmē piepildīts, apmierināts, ka tev esi laimīgs, ka tev neko vairs nevajag. Ja? Pareizā nozīmē. Tas līdzīgi, ka tu esi paēdis un tev vairs negribās ēst, un ka tu esi laimīgs un tu esi gatavs darīt, kas ir jādara. Protams, vēl vairāk nekā tas. Un viņš turpina, jo es gan varētu mēģināt stāstīt patiesību neatgrieztajiem, es gan varētu censties būt par svētību ticīgajiem, es gan varētu censties uzvesties kā pieklājs Dieva bērnam, uzvesties šajā pasaulē, un tomēr nesot laimīgam tajā kungā, un manam iekšējiem cilvēkam nesot pabarotam un stiprinātam dienu no dienas, visas šīs lietas netiks darītas pareizajā garā un attieksmē. Ja viņš apzinājās, ka ja es neesmu apmierināts un pateicīgs un laimīgs tajā kungā, tad es varu mēģināt iet, bet mana attieksme, tas, ko cilvēki no manis saņems, es varu viņu pasludināt evaņģēliju, bet ja tas būs ar nepareizu sirdi, ja tas būs nelaipni, garām skrienot, tas nodarīs vairāk skādi īstenībā nekā labu. Tas, ko tas kungs man mācīja, viņš turpina, bija, ka pirmā lieta, ko Dieva bērnam no rīta būtu jādara, ir jāiegūst barība savam iekšējiem cilvēkam. Tāpat kā mūsu ārējiem cilvēkam, arī mūsu iekšējiem cilvēkam ir nepieciešama barība. Tāpat kā cilvēks nevarēs neko daudz padarīt, ja ilgāku laiku nebūs ēdis, piemēram, fiziski strādāt. Tāpat arī mūsu iekšējiem cilvēkam ir vajadzīga barība. Un te ir ļoti interesanti, nepārprotiet, bet viņš saka tā, ne lūkšana, bet Dieva vārda lasīšana. Viņš skaidro. Ne vienkārši vārda lasīšana, kas kā ūdens plūst caur caurulēm un nekas nemainās, bet gan apstājoties, apdomājot katru vārdu, pārdomājot to un attiecinot to uz savu sirdi. Cik atšķirīgi, kad dvēseli atspirdzināta un laimīga jau agri no rīta, salīdzinājumā ar tām citām reizēm, kad bez šīs garīgās sagatavošanās man jāstājas pretī pārbaudījumiem, bēdām un izaicinājumiem. Viņam bija paradums kādus 10 gadus, viņš jau bija kalpošanā, viņš jau ļoti daudz bija aktīvs. Viņam bija paradums, ka viņš tiklīdz no rīta pamostās, viņš saģēbjās, viņš lūdz. Un tas ir ļoti pareizi. Bet vēl vēlāk viņš dzīves beigās atcerās, ka vēl svarīgāk ir, kā viņš teica, sevi padarīt laimīgu Kristū. Un kā mēs to darām? Ja es saku, es esmu maize, kas no debesīm nākus. Lūkšanas tas ir ļoti labi, bet ir ļoti svarīgi, ka mums ir pamats. Un viņš pats arī skaidro, ka patiesībā arī tas kā viņš tagad sāk, tas bieži vien viņu ļoti bieži noved pie lūkšanas, ka viņš sāk arī lūgt. Bet, ka mēs barojamies ar vārdu, ka mēs pārtiekam, ka mūsu cilvēks tiek pabarots, ka mēs uzņemam šos te vitamīnus, ja tā varētu teikt. Un tad mūsu iekšējais cilvēks viņš kļūst stiprāks. Un galvenais, kas ienāk šī te laime, šis te apmierinājums. Un viņš saka, ka viņš to ir darījis, kamēr viņš sajūta šo apmierinājumu. Viņš saka, ka visu 40 gadu laikā, kamēr viņš to praktizēja, viņš saka, ļoti reti man bija reizes, kad es no rīta, ejot uz brokastīm, nebūtu bijis apmierināts vai laimīgs. Jūs varat iztēloties, kādu no jums zina George Miller. Nav bildīts, bet tas ir varbūt arī labi. Jūs vēlāk varat pameklēt kaut ko. Bet viņš bija vīrs, kurš aizgāja pie tā kunga, viņam bija 92 gadi. Tad, kad viņš sāka kalpošanu, viņam bija pat problēmas ar veselību. Viņš bija Londonā, viņš sludināja, viņam bija reālas grūtības, ka viņam pat likās, ka viņam ir jāmirst. Un viņš dabūja braukt projām, kaut kur atkopties, un viņš vēlreiz mēģināja tajā Londonā, un atkal viņam neiet, atkal viņam veselība un viss. Un beigās Dievs viņu aizved uz Bristolu. Un Bristola ir Anglijas dienvidu rietuma daļā. Un ir ļoti skaists stāsts, ka šis vīrs, George Millers, savas dzīves laikā parūpējās par vairāk nekā 10 000 bāriņiem.
Iedomājieties, 10 000. Bija liels skaits, un tas bija laiks, kad Anglijā bija ļoti daudz bāreņu, bija daudz vecāku, kas mira no dažādām slimībām, un bija bāriņi, par kuriem jāparūpējās. Un Dievs viņam lika sirdī, ka ir vajadzīga šī te kalpošana bāriņiem. 10 000 bāriņu. Viņi cēla bāriņu namus. Savas dzīves laikā viņš nodibināja 117 skolas, kurās varēja apgūt matemātiku, lasīšanu, visas tās lietas, par kurām īstenībā to fabriku tie īpašnieki viņi bija nelaimīgi, tāpēc, ka tas bija darba spēks. Neizglītotie, viņi neprat lasīt, viņiem bija tas lētais darba spēks, bet par spīti tam, viņiem tika dot šiem bērniem viss vajadzīgais, un, protams, ticība, ticības dāvana. Un jūs noteikti atceraties, ka šis te Džordžs Millers bija ticības vīrs, viņu pazīst kā ticības vīru. Bija reiz tāda situācija, ka viņi visi ir, tas bija kaut kur sākuma posmā, manuprāt, bet bija jau skolā, manuprāt, kādi 300 meitenes, manuprāt, tās bija. Jebkurā gadījumā viņi pieceļās, viņi nomazgājās, viņiem ir brokastu laiks un viņiem nav ko ēst. Un Džordžs Millers noteikti, ka viņš jau bija izdarījis to, ko es tikko jums stāstīju, ka viņš bija uzpildījies, viņš bija laimīgs, viņš bija apmierināts, un viņu nesatricināja šī situācija. Un viņš aiziet, un viņam šī te virtuves darbiniece vai tā pārzeme, viņa saka, bet mums nav ko ēst, mums nav ko likt galdā. Viņš saka, iesim visi kopā uz zāli. Viņi aiziet kopā uz zāli, viņi pielūdz Dievu, viņi pateicās, kungs, paldies, ka tu neesi mainījies, ka tu mums dāvās arī šodien brokastis. Viņi pateicās. Nepaiet ilgs laiks, un viņi kādu brīdi gaidīja, bet nepagāja ilgs laiks pie durīm klauvē. Garām brauc ir piena vedējs, un viņiem turpat netāli viņa ratiem ir nolūzis ritens. Un viņš saka, zini kā, kamēr es aizbraukšu, kamēr es saremontēšu, kamēr es to visu tikšu galā, saka, tas piens, viņš aizies bojā, es gribu jums to visu uzdāvināt. Visu to sanas iekšā, tās kannas, pēc neilga brīža vēl klauvējiens, tā secība varbūt ir otrādāk, bet maizes cepējs, viņš saka, vakar es nevarēju aiziet gulēt, es gulēju un naktī es grozījos, un man bija sirdī, ka man ir jācep maize priekš jums. Un es esmu atnesis jums tik un tik tos klaipus, un maize ienes iekšā, un viņi pāēd visi. Un šis darbs, viņš turpinājās, un viņš vainagojās, kad Dievs bija redzams, un šiem bērniem tā bija milzīga liecība, ka Dievs rūpējās, Dievs nav tikai teorētisks, viņš ir dzīvs, bet tas nevarēja notikt, ja viņi nebūtu nonākuši līdz šai krīzē. Viņiem nebija. Kurš no jums gribētu tādu situāciju, vai ne? Ka jums sanāk lejā 4:00, visi sanākuši, bet mums jau nav tās zupas, mums jau nekā nav. Un tad mēs lūdzam, un tad Dievs darbojās. Tas nav tik vienkārši, kā to pateikt pareizi. Lai kā gribētos runāt par Džordžu Milleru, tas viss nav par viņu. Tas ir par to kungu. Tas ir par Jēzu. Tas ir par viņu, cik viņš grib būt spēcīgs tavā dzīvē un caur tevi pagodināties tikpat, cik Džordža Millera dzīvē. Neraugoties uz to, ka tu varbūt jūties nomaldījies, pazudis vai tuksnesī. Tas kungs tev aicina. Romiešiem 10. nodaļa 17. pants runā par to, ka ticība nāk no sludināšanas un sludināšana no Dieva vārda. Ticība nāk no sludināšanas. Ticība nāk no klausīšanās, ka mēs klausamies, bet ļoti svarīgi, ka tas, kas tiek runāts, ka tas balstās Dieva vārdā. Ja tas nebalstās Dieva vārdā, tad tas nav pamats. Tad ļoti iespējams, ka tu vilsies. Bet ja tas balstās šajā vārdā, tad Dievs ir aicinājis mūs uzticēties. Jā. Ja es teicu tā, kas dzird manas vārdus un dara viņus, jā, viņa dzīve un viņa rīcība līdzinās vīram, kas savu namu cēla uz klints. Un tad, kad nāca stipra vēja, tad, kad nāca lieti, tad, kad nāca vētras, tad šis nams pastāvēja. Viņš pastāvēja.
Milleram tā bija tā situācija, un bija tur neskaitāmas situācijas. Es domāju, vēl var pieminēt vienkārši, ka ir vērts, es domāju, jums ieviest arī tādu lūkšanu kladīti, kur jūs rakstat savus lūkšanas. Un tad, kad nāk atbildi, jūs ierakstiet atbildi un ierakstiet arī datumu, kad tas notika. Un viņš bija sarēķinājis, ka viņa dzīvē bija, es droši vien kļūdīšos, bet manuprāt, tie bija tūkstošiem tās atbildētās lūkšanas, kuras viņš varētu teikt, tā bija, Dievs atbildēja. Tas ir piemērs. Bet atceramies, 1. Mūzes grāmatā notiek grēkā krišana, cilvēks ir pievilcis, cilvēks ir izmists, cilvēks ir pazudis. Viņš ir noslēpies, viņš ir pilns vainas apziņas. Viņš dzird Dieva balsi. Un tā balss, kuru mēs tik ļoti šodien meklējam, mēs gribam dzirdēt, viņš no viņas bija noslēpies. Tāpēc, ka viņš bija pilns vainas, viņš bija pilns kauna, viņš bija pilns vilšanās sevī. Jā. Dievs nāk, viņš meklē. Mēs iesākām šo sapulci ar šo raksturvietu, ko brālis Efraims, ko viņš lasīja. Lūkas evaņģēlijs, jums ir iespēja atšķirsim. Lūkas evaņģēlijs 15. nodaļa. Un šī brīnišķīgā līdzība, kur Jēzus saka par pazudušo grasi, par avīm. Bet 1. pants 15. nodaļā atcerieties, bet visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu. Jēzus nedraudzējās ar grēku, bet Jēzus mīlēja tos pazudušos, viņš mīlēja tos, kuri apzinājās, ka viņi ir dziļi pazuduši. Jā, ārēji muitnieki, grēcinieki, jā, muitnieki tie, kas ar nodokļiem krāpās, ņēma par virsu, augļoja, grēcinieki pulcējās ap viņu, atcerieties. Visādi grēcinieki pulcējās ap Dāvidu, ja? Atkal šīs te paralēles. Viņi sapulcējās, viņi meklē. Viņš ir atbildi. Un viņš saka viņiem, viņš stāsta šo līdzību. Un vēl no 11. panta, Jēzus turpina. Un viņš sacīja, kādam cilvēkam bija 2 dēli. Un jaunākais sacīja tēvam, tēvs dod man piekrītošo mantas daļu. Tad viņš starp tiem sadalīja mantu. Un pēc dažām dienām saņēmis visu, jaunākais dēls aizgāja uz tālu zemi un tur izšķieda savu mantu, palaidnīgi dzīvodams. Kad viņš visu bija izšķēdējis, tai zemē izcēlās liels bats, un viņam sāka pietrūkt. Tad viņš nogāja un piemetās pie kāda tās zemes pilsoņa. Tas to sūtīja savā tīrumā cūkas ganīt. Un viņš būtu bijis priecīgs dabūt sēnals, ko cūkas ēda, lai ar tām pildītu savu vēderu, bet neviens viņam tās nedeva. Tad viņš pie atziņas nācis sacīja, cik algāču nav manam tēvam, kuriem maizes pa pilnam, kamēr es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie savu tēvu un sacīšu, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāčiem. Un viņš cēlās un gāja pie savu tēva. Bet viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja, un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Bet dēls tam sacīja, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu, bet tēvs pavēlēja saviem kalpiem, atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to, mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās, atnesiet baroto teļu un nokaujiet to, lai ēdam un līksmojamies. Jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Un viņi sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauka. Kad viņš tojās mājām, viņš izdzieda mūzikas skaņas un dejas troksni un piesaucas vienu no kalpiem. Viņš tam jautāja, kas tas esot. Tas viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis.
un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, tāpēc, ka viņš to veselu atdabūjis. Tad viņš apskaitās un negribēja iet iekšā. Bet tēvs iznāca un aicināja viņu iekšā. Bet tas atbildēja un sacīja tēvam, redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavu bausli, bet tu man nereizi neesi devis ne kazlēnu, lai es būtu varējis līksmoties ar saviem draugiem. Bet tagad, kur šis tavs dēls ir pārnācis, kas savu mantu izšķēdējis ar netiklām sievām, tu viņam esi licis nokaut baroto teļu. Bet tas viņam sacīja un atbildēja, dēls, tu aizvien esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet bija jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Amen. Pēc kāda brīža mēs droši vien vēl dziedāsim kādu dziesmu, bet varētu būt tāds aicinājums, ka mēs dziedāsim, ka es aicinātu, ka tu vari pārdomāt savu dzīvi un ja tu sadzirdēji kaut kur savā sirdī, ka varbūt tu ieraudzīji sevi starp tiem vīriem, kas pievienojās Dāvidam tur, ka viņš muka prom no ienaidnieka, un ka tu varbūt redzēji, ka arī tu, ka arī tavi grēki ir kaut kas tāds, kur tu bēdz, kur tu mūc, kur tu nevari atrast mieru. Nāca pie Kristus, jā. Viņi nāca pie Dāvida, kas bija šis te pirmtēls Kristum. Pie viņa mums jānāk. Ja tu esi pilnīgi, tavs dzīve ir pilnīgi sabojāta, nāc pie viņa. Jā. Viņš tev atjaunos, viņš tev pārveidos. Un mēs redzam, kā tēvs līksmojās par savu pazudušo dēlu. Viņš bija priecīgs, viņš bija laimīgs, ka šis pazudušais ir atgriezies. Bet otrais aicinājums varētu būt kādiem no jums, ka jūs varbūt neesat pazinuši, jūs esat bijuši tā kunga namā, jūs esat bijuši vienmēr draudzē, jūs esat varbūt bijuši, jūs esat pat uzticīgi kalpojuši, bet jūs neesat tā kā piedzīvojuši to prieku, jā, kas tēvam ir par jums. Tu esi viņa bērns. Un tad es aicinātu, kad arī tu varētu nākt lūkšanā pie Dieva un tu varētu arī teikt, kungs piedod, ka es neesmu novērtējis to, ko tu man esi devis. Ka tu esi, viss man pieder. Viņš saka, tas viss, kas ir mans, tas ir tavs. Jēzus to arī, tas ir tas Kristus mantojums viņa bērniem. Tas ir Kristus mantojums katram Dieva bērnam. Jā. Mēs ir teikti tādi vārdi, kurus reizēm ir varbūt grūti apzināties, un mēs neesam tā cienīgi, bet ir teikts, ka mēs esam Kristus līdzmantinieki, ka ir mantojums un ka mēs varam mantot kopā ar Kristu. Tas ir viņa nopelns. Cik milzīgai pielūgsmai mums jāizlīst no mūsu sirdīm, ka tu neesi neko pelnījis, tu esi patiesībā pelnījis pretējo, un tu tiec darīts par līdzmantinieku. Ka tu vari saņemt visu šo skaisto mantojumu, tēva klātbūtni, tēva mīlestību, tēva pieņemšanu. Un ja tu savā sirdī ieraugi kaut ko no šī te vecākā dēla, es aicinu, kad arī tu vari nākt un izliet savu sirdi lūkšanā un meklē viņu. Un atcerieties šis te Millers, Džordžs Millers, un tas viss, ko es šodien šeit līdzdalīju, ka mums visiem ir šī vieta. Iespēja nākt un darīt sevi laimīgus Kristū. Jā, un tāpēc Millers, viņš to bija atklājis, ka pirms es kaut ko daru, pirms es eju pie kāda cilvēka, pirms es varu muti vaļā, man ir jābūt pārliecinātam, ja, ka es neesmu šis vecākais dēls, kurš jūtās pat apvainojies uz tēvu. Bet lai tavā sirdī ir šī te pateicība. Es esmu arī viens no viņa bērniem. Es esmu līdzmantinieks. Kāda godības bagātība man ir dāvāta Kristū. Tas man viss ir dots. Man atliek vērt vaļā šo grāmatu un lasīt un skatīties, ko Dievs
ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl, kā rakstīts. Kā mīļie, es aicinātu, ka mēs varam varbūt piecelties kājās un dārgais debes Tēvs, mēs pateicamies Tev. Mēs pateicamies Tev no sirds par Tavu nopelni, Kungs Jēzu. Mēs pateicamies, Kungs, ka Tu esi nācis, lai satriektu vēlnu varu. Šis solījums ir piepildījies. Un lai arī patreiz vēl mēs redzam, ka ienaidniekam ir kāda vara vēl patreiz, bet mēs zinām un mēs redzam, ka spriedums ir parakstīts. Un mēs pateicamies, Kungs Jēzu Kristu, ka mēs ar Tevi esam darīti par uzvarētājiem. Un ja tie ir kādi grēki, ja tās ir kādas saistības, ja tās ir kādas atkarības, Jēzu, mēs gribam būt kā tie vīri, kas pievienojas Dāvidam Adulām alā. Viņi bija apspiesti, viņi bija sarūktināti par tām lietām, kas bija bijušas dzīvē. Kungs, mēs skrienam pie Tevis un mēs lūdzam, lai Jēzu, mēs varam būt kopā ar Tevi. Un es lūdzu par ikvienu, kas mēs šeit esam, ka tas var izveidoties par mūsu ieradumu, ka mēs ikrītus, ikdienas, ka mums ir šis laiks, ka mēs atrodam šo laimi Tevī, Kungs. Tā ir Tevī, Kungs, un tā ir mums visiem dot. Svētī ikvienu no mums, Jēzus vārdā. Amen. Jā, un es domāju, ka arī šodien mēs sāksim atvērt atkal altāru priekšā ar katru svētdienu. Tas nozīmē to, ka, ja jums ir vajadzīga lūkšana, aizlūkšana īpaši, ja varbūt tas šodienas vārds ir tev īpaši uzrunājis un tu gribi nodot sev sirdi Jēzum pavisam, pa jaunu, jeb to, ko viņš meklē tev šodien, tad dziesmas laikā vienmēr altārs ir brīvs. Lai tas kauns, kas mums ir, grēka kauns ir daudz lielāks nekā mums ir nonākt priekšā un nodot savu sirdi Jēzum Kristu. Un viņš mūs apklāja. Tagad šodien ir tā diena. Un tā. Dziedāsim. Zināt to, kādēļ pats debes valdnieks no sava augstā goda atsakās. Kādēļ pats Dievs no sava troņa nokāpj, no Tēva godības pie manis nāk. Bet zinu gan, kā Kristus Dievs un cilvēks šai nakti dzims, lai mani izglābtu. Un tumsā bēg, kad īstā gaisma atspīd, un klusums vēršas debesšķīgā mūzikā. Kā zināt, kādēļ kungu kungs un ķēniņš par maniem grēkiem ciest ir apņēmies un mīlēt to, kurš nicināms un peļams, un mirt, lai atdzims naida pilna sirds. Bet zinu gan,
tas kungs ir augšām cēlies, lai teiks tā varš, viņš mani uzcēlies. Dziedam kopā. Es tagad dzīvs, ar viņu vienots mūžam, un attaisnots un viņa mūžam darīts brīvs. Slava Jēzu! Kā zināt to, ka valdīts sāks par tautām un savus ļaudis kopā pulcinās, kurš izteiksmēs tās gavilēs un prieku, kad viņa bērni troņa priekšā nāks. Bet zinu to, ka visi viņu redzēs, un slavas dziesmas debes viņos ies. Kad saule uzlēks tajā svētā rītā, un glābējs Kristus visai pasaulē būs dzīvs. Vēl vienreiz. Bet zinu to, ka visi viņu redzēs, un slavas dziesmas debes viņos ies. Kad saule uzlēks tajā svētā rītā, un glābējs Kristus visai pasaulē būs Dievs. Jēzus svētī. Paldies Dievam. Un kā saka, iesim un kalposim tam kungam. Amen.